Vai apsveic ar jaudīgu sniegumu, vai pat bija gaidījis, ka sanāks tik labs sprinta sacensības? Grūti tā komentēt šodien. Fiziski sajūdziņā gāja grūtāk nekā stafetē, tā ka zaudējums jau tāpatās ir gana liels un vēl ir ko strādāt, lai rezultāts būtu vēl labāks. Raksturo pirmo šautuvi, šķiet ar 5. šāviņu kaut kas aizķērās. Kas tur notikās? Jā, nedaudz kaut kur pārlādējot, izrāva ārā patronu un nācās ņemt rezerves patronu, tāpēc sanāca pazaudēt sekundes guļus, bet prieks, ka trāpīja un tas šāviens bija kvalitatīvs, tā ka, jā, liekas sekundes pazaudēts, bet tā gadās. Pēdējā laikā šaušanā sajūtas ir labas, protams. Bija pauzīt, bet reizēm tas nāk par labu, tā ka, jā, protams, gribējās izšaut 0, bet sajūtas nav slikts, tā ka cerams šo zonu pagaidām izstās šaušanās apmierināt. Ka es apmierinātu ar soli distancē? Nu jā, šodien varbūt priekš manis ne tie pateicīgākie apstākļi, diezgan ātra trase, kur varbūt nedaudz priekšrocība lielākām meitenēm, un man vēl tā jaudas lepojumā ir jāatgūst, un tādā ātrā trasē galvenais ir jauda, kas man vēl nav iepriekšējā līmenī, bet jā, centos darīt, ko varēju, un pēdējā aplī īsti kā es negribēju klausīt, bet turpināsim strādāt, un katrā ziņā priekš šīs situācijas pavisam noteikti nav slikti. Šobrīd oficiālai rezultāti vēl tikai ienāk, bet šķietam tu varētu arī būt iedzīšanā. Jā, droši vien iedzīšanās būšu, bet kā mēs ar Ilmāru no rīta norunājām, tad jā, es droši vien iedzīšana būtu startējis, ja es būtu top 20, un šobrīd, jā, svarīgāk ir tomēr pavadīt vēl darbu treniņos, un svētdienas droši vien iedzīšanā nebūšu. Par nākamo posmu jau esi izlēmusi, piedalīsies, vai tas atkal būs pēc sajūtām jāvadās? Nē, tas jau iepriekš bija izlemts neatkarīgi no rezultātiem šeit, ka es braucu un trenējos. Tomēr pirms šī posma es salīdzinoši neilgu laiku tikai vienu nometni notrenējos, tā ka nedrīkst skriet laikam pa priekšu un jāizdara viss prātīgi, lai tie rezultāti nāktu arī turpmāk sezonā, un treniņu darbu nevar šobrīd izlaist, tā ka ir jāizdara, kas jāizdara, un tad jau redzēsiet man trasē, cerams, ar vēl labāku ātrumu. Vai tu esi katrā ziņā pelnījis visu mūsu atzinību un arī cieņu par tavu spēju atgriezties tik augstā līmenī? Noteikti daudz līdzjūtēji, tikai gribētu tev izteikt labākos vārdus, un tiešām liels paldies par šo sniegumu. Un galvenais saudzēt sevi, lai bērniņiem viss kārtībā, un tad jau tiekamies, kad būs gatavi, protams. Jā, paldies, un prieks, ka arī jūs šeit esat un parādat varbūt kaut ko vairāk vēl no sacensībām, un sveicieni visiem mājās. Paldies.